agresīvu braukšanu karting trasēs. Daļai jāpiekrīt, kad viņi vienu lielo baru ar baikiem. Vecajam kāds norūpīja paklusām skaņu, kamēr viņš pa skūti. Haris jau blakus stāv. Tāpēc, ka gribēja pateikt sliktu vārdu, piesmeļ baigus. Bet nu tādu viņi ir. Kaut kādā treniņā es skatījos, ka viens tāds baltais ponijs gāja. Paldies Dievam, viņš man klāt netika. Bet būtu 80% baigu, viņš aizgāja garām švīkstēdams. Vienkārši nevis tā kā grūti, mierīgi. Tā kā nu visi cieņi puikām. Haris tikko teica, ka tajā rullīšu trasē, ja nedaudz piekoriģē konfigurāciju, tad vecais Eglītis un vēl daži varētu no skūtera izbukt, pārējie visi dabūt ribās. Jā, nu tātad aicinām uz skatuves. Jā, tad šogad 3. vietas ieguvējs, negāja tā kā parasti pierasts. Redzēt, Freimans Viktors, šogad 3. vieta. Kaut kas kliboja gan tehnikai, gan izskatījās ik pa brīdim pašam arī. Nebija sportiskā naida varbūt. Jo zini kā, ja visu laiku brauc pa pirmajām vietām, tad vienā brīdī iestājās tāds atslābums. Rutīna. A konkurenti to vien gaida. 2. vieta pārkāpis no pokerbaikiem uz skūteriem un uzreiz racing klasē pareizi ir. Pa 2 pakāpieniem uzreiz ir Kārlis Vikmans. Paldies arī viņa tētim, kurš no viņu visu laiku balstu bīda. Nevienu visu. Jo arī viņa ģimenē brauc 2 motobraucēji. Un tā tikai liekas, ka kas no tur ir tas pokets vai tas skūteris. Bet cik es saprotu, viņš pirms katrām gonkām bija jāskrūvē krietni vairāk nekā visi baigi. Jāskrūvē ir 5 reizes vairāk viņš, ja ne visas 10. Jo baigs būtībā, ja ir saskrūvēts vienreiz, tā kādu brīdi var braukt. Puses sezonu noteikti, ja neliek uz muti, bet šitie ir jāvīlē un jāskrūvē uz pakam. Nu, un tā 1. vieta, kura nu ir godam izcīnīt, kā jau kāds teica, 7 gadi ir gājis. Lai iegūtu šo. Tas ir Sproļs Edvards, Dorka Racing pārstāvs šogad. Izaudzis jau arī ir 2 reizes garāks nekā kopš tā brīža, kad viņš sāka braukt pie mums. Jo tajā devaldos 1. gonkā Fāteram vajadzēja pieturēt rolleri, lai viņš uz viņu vispār var uzrausties. Šoreiz nestiepti uz pēdestālu. Labi, ka tā. Jā, nu jau šitā klase ir patiesībā tāda rīktīga Fāteru klase. Jo, nu, es domāju, ka tur ir daudz sakrāpēts. Tā kā Haris Pavelts saka, ka līdzekļi ir tik, cik viņi ir, un baikam nauda nepietiek. Strīdīgs jautājums. Tajā skūterī sabāst, es domāju, vismaz 2 normāli baigi.